tev šodien gāja un vai tu esi apmierināta ar savu sniegumu? Nu, es daļai esmu apmierināta, bet varbūt ne pārāk, jo tomēr tā viena kļūda man droši vien maksāja vietas 10. Un nenolasīju vienkārši tur visu, kā vajag. Bišķiņ paskrēja garām un tas man kādu pusminūti. Vai esi apmierināta ar savu ātrumu distancē? Jā, es domāju, ātrums bija labs. Vismaz priekš sevīm es skrēju, es domāju, 98%. Kādi ir tavi plāni attiecībā uz pārējām distancēm un kuru tu uzskati par savu tā kā svarīgāko startu? Man ir visas distances svarīgas, un es negribu nošķirt nevienu, katra ir īpaši savā veidā. Nav kādi tādas, kur tu esi vairāk gatavojusies vai liki lielākas cerības? Teiksim, jā, sprints un vidējā, protams, stafeta, varētu būt, ja tā būtu jāsaka, tad ir svarīgākais. Un to garo, tā kā es neesmu pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos sen skrējusi, tad es īsti nevaru prognozēt, kā būs, bet es domāju, ka šogad es varētu būt Ventspilī gatava arī garajai distanci. Labi, paldies, Aija, veiksmi startos nākamajā. Tas spēks, kāds pieaugušiem ir. Startējām arī daudz spēcīgākie valsts juniori šeit, bet labs panākums. Tev bija debija, jā? Debija pieaugušo. Labs panākums bija tas, ka es iekļuvu finālā. Bet šeit nesanāca nostartēt, kā vēlējos. Sakļūdījos pirmā punktu jau ieskrēju, kā saka, tupikā. Nebija vairs, ko likties, bija jāskan atpakaļ. Es arī tā neesmu sprintam gatavojies vairāk garai distanci, arī garās distances kvalifikāciju. To es lieku lielāk. Kā tev veicās šodienas distancē, vai esi apmierināts ar savu sniegumu? Slikti veicās. Protams, neesmu apmierināts, gribējos jau labāk nostartēt. Sanāca kļūdīties diezgan smagi un nepiedodams pirmo punktu, jo ātri paņēmu karti, ieskatījos un punkta līnija gāja tieši pāri tādai vietai, kur likās, kad var izskriet cauri, bet īstenībā nevarēju. Sanāk ieskrēju bezizējas variantu, man nāca skriet apkārt un jau pusminūti vismaz. Un tālāk jau, protams, gribējās atvinēt, piedevu vēl tempu un praktiski tīri nepaņēmu arī otro, trešo un slikti. Vai esi apmierināts ar savu ātrumu distancē? Kvalifikācijā bija labāks ātrums, protams, bija jūtams nogurums, tādēļ cerams rītdien ātrums būs vēl labāks. Kurās distancēs tev vēl plāno startēt šajā čempionātā? Rītdien garās distances kvalifikācijā, kas ir pati galvenā distance priekš manis un uz kās slēgtas lielākās cerības. Cerams izdosies, nekļūdīties. Paldies, Kāli, lai tev veicās. Paldies. Kā tev šodien gāja distancē? Distancē bija, kā es saku, nekāds satraukums īpaši nebija, bet man patīk, varētu teikt, sporta dzērieni palīdz un īstās stabilitātes, vai ko mums sportāši iesaka, tas arī nodara. Un šajā gadījumā tas arī palīdzēja, jo es no rīta kvalifikācijā neko nelietoju. Un arī domādams finālam pietaupīšos, jo kā sprints ir īsa distance, un tādēļ uz to nedaudz pietaupījos, taču redz, kvalifikācijā manis sagaidīja tādas nelielas traumas. Paši varbūt video es jau redzēju, paldies, ka ielikāt internetā. Kas tev īsti tur notika? Varbūt pastāst, kas tev redz, tur bija tā forši, kad es iznāku ārā uz lielas galvenā ceļa, un es tālumā redzu savu punktu, un es vienkārši ieskrēju savu kontrolpunktu, skrienu, un pēkšņi man viens priekšā izlec, kas kamerā ļoti labi redzams, kā viņš man pienāk priekšā, un es sāņā pilnīgi aizlidoju. Un reāli manas kājas, trauma man ir nedaudz, un asas sāp, es pat nezinu, kā es to iegūtu pēc finiša, es jūtu, ka man kaut kas sāp. Vai ir cerības, ka viss būs kārtībā vidējā distancē? Jā, jo es, tagad, treneris lika pa katru cenu, lai es šodien skrienu, es īsti negribēju piekrist, jo es saku, 2 stundas knapi pagājušas, man kāja joprojām sāp, guļot gultā, mazliet pacelt augšā. Es nezināju, ko darīt. Izvēle, vai kaut ko špricēt pretsāpju vai ko tādu, taču par laimi ieliku botā, nekas nesāpēja. Turpināt distanci. Bet es domāju, mazliet psiholoģiski nebija sagatavojies. Un uz 14. kontrolpunktu tur bija paralēli neliela situācija, kad pirmajās kontrolpunkts bija kāpās. Un es mazliet pātri iegāju iekšā, kādas 20, 50 metrus ātrāk sāku viņu mazliet jau meklēt. Ja samazinu ātrumu un meklēt, tur es domāju, kādas 20 sekundes man aizgāja. Nezinu, kurš tagad ir. Tagad es nezinu, desmitnieku varbūt šobrīd esmu, bet ja palikšu, tad būs priecīgs par to pašu. Vai esi apmierināts ar savu ātrumu, vai fiziski esi labi sagatavojies, vai esi trāpījis formā, kā saka? Nevar īsti teikt, ka tā top forma, bet fiziski es no visiem gadiem, es domāju, viss spēcīgāks savā ziņā, jo
man tas līmenis ir vieglāk noturēt. Man nav vairs jāmok. Es ātrums sasniegts, viņš man ir vienkārši. Un to pat arī Latvijas sacensībās var redzēt, ka it kā man daži piezautās dažas sekundes tomēr, bet es varu izskriet un nav problēma, bez nekāds liels piepūles. Arī šeit pasaulē es fināli varu ieskriet un arī ar pieminēt tie, kas nav tikuši finālā, tādas zvaigznes, ja, kā Novikovs un Jarko Hovila no Somijas, tad viennozīmīgi. Līmenis ir tik mazliet šobrīd neveiksmes, ir blakus. Turēsim īšus par tevi vidējā distancē un paldies par intervijas. Lūdzu, kā tev šodien gāja distancē? Finālā negāja labi. Negāja labi. Nē, es apmierināts. Vai kļūdas bija daudz? Beigu daļā, jā, kļūdas bija diezgan daudz. Vienā punktā es atstāju Emitu, nokrita no rokas. Slikti diezgan. Vai esi labāk kondīcijā fiziski un vai vari ātri paskriet, vai esi apmierināts ar ātrumu? Es domāju, ka ātrums bija pietiekami labs, jo beigās es nespēju nolasīt karti sīko reliefu piejūrā. Tas nozīmē, es domāju, ātrums ir pietiekami labs. Vai tu vēl plāno startēt arī kādā citā distancē šajā čempionātā? Es plānoju startēt vidējā distancē. Jānovēl tev veiksmi turpmākajos startos. Paldies! Paldies!